Dievs tevi sauca to darīt, neklausi viņus. Jeremijas 29:11. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Tikai Dievs zina savus plānus tavai dzīvei, neviens nezina, ne māte, ne tēvs, ne draudzene, ne mācītājs, ja vien Dievs kādam no viņiem to neatklāja. Neklausies viņus, tu tagad esi sezonā, kas ir izšķiroša. Katru soli, ko spēr, katru lēmumu, ko pieņem, tam ir nozīme Dieva valstībā. Būs cilvēki, ko tu augstu vērtē, cieni šos cilvēkus, jo palīdz tev augt. Cilvēki, kas patiesi rūpējas par tevi. Šis cilvēks var būt tev blakus visu šo laiku, vai cilvēks, kuram rūpi, bet ienaidnieks ir viltīgs, un ienaidnieks lietos šos cilvēkus šajā sezonā. Es nesaku, ka viņi ir ļauni. Ienaidnieks lietos viņu mīlestību, kas viņiem ir pret tevi, un savas rūpes mīlestību dos padomu, ieteikumu, ko tev tagad darīt, bet tu sapratīsi, ka viņu padoms ir pretējs tam, ko Dievs tev saka. Jebkas ir pretējs Dievam gribai par tavu dzīvi ir no ienaidnieka. Šajā sezonā esi tuvu Dievam pie apsolījumiem, ko tev Dievs ir devis. Ienaidnieks nāk nogalināt un iznīcināt tavu mērķi, vēlas nogalināt šo vīziju, ko Dievs tev deva, plānu, ko Dievs deva. Dievs tev rāda pavedienus. Kādi no jums esat jau vietā, kur Dievs vēlas, lai esi? Dievs tevi pārvieto, noliek noteiktā vietā. Dievs atvērs noteiktas durvis priekš tevis, jo Dievs tevi paaugstina, nodibina tevi. Pirms tu nonāc šajā vietā, ienaidnieks cenšas nogalināt, jau pašā sākumā, lai nav drosme, pārliecība un vēlme turpināt. Ienaidnieks lietos cilvēkus, ko cieni, ko mīli, lai tu jautā par to sev, vai tiešām tā dzirdēji no Dieva. Jo šiem cilvēkiem arī ir tuvas attiecības ar Dievu. Tas var būt kaut kas viens cilvēks, ko tu augstu vērtē, kāda draudzene. Tas nenozīmē, ka viņa ko saka, ka tas ir saskaņā ar to, ko Dievs zina, plānus par tevi. Viņa var to teikt no savas pieredzes, no miesas. Jeremijas 17:9. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt? Un tas nav no Dieva. Iemesls, kāpēc ienaidnieks lieto šos cilvēkus, kas tev ir tuvi, tāpēc, cik ļoti tu esi apslēpta Kristū tieši tagad. Ienaidnieks zina, ka viņam jābūt meistarīgākam kā iepriekš. Tu neiekriti lamatās, ko izlika iepriekš. Vēlas tevi atturēt no Dieva ceļa, tāpēc lieto, kas tev vērtīgs. Cilvēki, ko cieni. Visu, ko dzirdi no Dieva, pieraksti, lai vari pārlasīt.